Kas tu esi, kungs? Dievs, kāds tu esi? Kāds tu esi, mans Dievs? Es tev tik daudz kalpoju, bet es tevi pašu taču nemaz nepazīstu. Par šiem un citiem jautājumiem raidījumā Lūkšanu kambara noslēpumi. Kā lai es tuvojos tam kungam? Vai es, lai nometos zemē augstā Dieva priekšā, vai lai es tuvojos viņam ar dedzināmiem upuriem, veltījot viņam gadus vecu tēlēnus, vai var iegūt tā kunga lapatiku ar daudziem tūkstošiem aunu, ar 10 000 eļļas straumju, jeb vai man jādod par manu pārkāpumu mans pirmdzimtais, mans miesas algus par manas dvēseles grēkiem? Labvakar, mīļie Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šovakar pie jums ciemos ir atkal raidījums Lūkšanu kambara noslēpumi, un nemainīgi raidījumu esmu es, Jānis Akmens, un kopā ar mani ir brālis Jānis Sadovskis, un šis raidījums ir jūsu mājās, jūsu dzīvokļos, jūsu mašīnās, lai mēs kopīgi runātu par Dieva meklēšanu, pieaugšanu Dieva spēkā un par tām garīgajām disciplīnām, kas mūs ved tuvāk Dievam un atraisa mūsos Dieva spēku. Un šajā gadījumā tas ir gavēnis, par ko mēs runājam jau diezgan daudz raidījumus. Lūksim Dievu, un raidījuma beigās Jānis arī pateiks savu telefonu, pa kuru jūs varat piezvanīt, uzdot kādu jautājumu, parunāt, izteikt kaut kādu kontaktu viedokli, teiksim, ja. Tāpat jūs pa šo telefonu varat runāt par kādu iespēju, kad kāds no mums aizbrauc uz jūsu draudzi, un, protams, saskaņā ar jūsu mācītāju tiek novadīts kāds seminārs vai kāds mācības lekcijas vai rekolekcijas, kā kurš to sauc, par gavēņu spēku, par gavēšanu, kā to darīt un tam līdzīgi. Tā kā, lai Dievs jūs svētī, lūksim kopā Dievu. Mīļais kungs, mēs tev pateicamies par šo vakaru. Paldies tev, Dievs, ka tu esi kopā ar mums, ka tu esi mūsos, ka mēs varam staigāt, Dievs, kopā ar tevi. Tēvs, mēs tev pateicamies par to, ka tev ir milzīga bagātība. Tēvs, tev ir nepārtraukts milzīgs spēks. Un, mīļais Dievs, lūdzu, svētais gars, ved mūs sev tuvāk, māc, kungs, mūs tev meklēt, tev piedzīvot, māc, Dievs, atrast tās lietas, tos noslēpumus, kas ir apslēpts tevī, Dievs, lai mēs varētu būt tava svētā garas pilni, lai mēs varētu būt svaidīti tavā spēkā, lai mēs varētu kalpot ar dāvanām, Dievs, un lai mums, kungs, būtu tava autoritāte. Jēzus vārdā ārdīt vēlna darbus. Tēvs, māc mūs tev meklēt, kungs, un māc mūs lietot šo garīgo instrumentu gavēni savā dzīvē. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Šodien mēs runāsim par tādu lietu, ka gavēnis atbrīvo mūsos garīgo autoritāti. Ne tikai Dieva spēku, ne tikai svaidījumu, bet autoritāti, un autoritāte parasti tiek saistīta ar vārdiem Jēzus vārdā. Mēs kaut ko lūdzam, lai Dievs dara Jēzus vārdā. Tātad mēs it kā nostādām sevi zem Jēzus autoritātes, ka mēs to lūdzam, lai kaut kas notiek tā autoritātei, kam ir spēks pār visām pasaules varām, Jēzus vārdā. Tātad. Un, ziniet, mīļie radio klausītāji, mums ir dota šī garīga autoritāte. Jēzus pats teica, lūdziet manā vārdā. Lūdziet pie tēva, lūdziet tēvam, sakiet Jēzus vārdā, bet mēs nevaram iepazīt šo garīgo autoritāti un šīs autoritātes spēku, ja mūsu dzīves veids nav gavēšana un lūkšana. Nav iespējams. Var lietot vārdus, un par to mēs nedaudz tūlīt runāsim, var lietot šo izteicienu, var lietot šo vārdu savirknējumu, var domāt, ka šie vārdi ir kā tāda burvju smērīte, kas tā kā zīmogs, kas apzīmogos katru mūsu lūkšanu, katru mūsu vajadzību, bet ir pilnīgi skaidrs, ka, lai mēs varētu lietot šos vārdus ar autoritāti, lai šie vārdi tiešām sāktu darboties, ir jābūt mūsu dzīvē kaut kādām tādām lietām, kas mūs pietuvina Dievam. Ka tie vairs nav vārdi, bet tas ir kā zīmogs, kurus mēs lietojam savām lūkšanai, savā vajadzībai vai kādai cīņai ar garīgām lietām. Un viss iepriekš teikties, ko mēs runājuši iepriekšējos jautājumos, viņš pastiprina šo autoritāti. Tātad gavēnis, ja mēs iemācāmies lūgt un gavēt savā garīgajā dzīvē, tas pastiprina mūsu garīgo autoritāti. Jāni, tev ir pieredze no armijas, tu esi bijis kapelāns, tu esi bijis kādās darba vietās strādājis. Ko nozīmē šī autoritāte priekšnieka vārdā darīt kādas lietas? Kā tu skaties uz to, jo autoritāte ir lietot kādas firmas logo, kādas firmas zīmogu, kādas firmas autoritāte, lai darītu kaut ko? Tas pats arī attiecās valsts vārdā.
tad, kad mēs kaut kur pārstāvam valsti pārstāvam, ja, tā kā, teiksim, nesen olimpiskās spēles, kur bija un tā tālāk, vai ne, kur ir tas viss, ja, ko cilvēkiem ir autoritāte dota pārstāvēt šo konkrēto valsti. Un šeit, ja mēs paskatāmies tā tuvāk, mazliet tā kā priekšnieks un padotie, jo tu tuvāk stāvi tam priekšniekam, ja tā var teikt, komandieriem, vadītājiem, jo tev ir lielāka autoritāte no viņa, ja tev ir, un parastā arī ir, ja tu esi vietnieks bez maz vai, teiksim, vienalga, pirmais vietnieks, jā, izpildu direktors vai kā, kurā kompānijā to sauc, jā, draudzes mācītāji, palīgs vai vietnieks vai priekšnieks draudzes vai ne, kur ir, tad patiesībā tu jau ļoti daudz lietas dari, ko? Ar viņa autoritāti, ar viņa pozīciju. Tas ir tāpat kā arī ģimenē. Tad, kad manis nav klāt, sieva ir tas pats, kas es. Tā vienkārši sakot, ja. Un vietnieks, ja tā varētu teikt, ir priekšnieks, vadītājs, ir iedevis visu varu, saka, tagad ej un izpildi to, ko es vēlos, lai ar manu autoritāti, ar manu spēku, to, ja kāds neklausa, tad viņam būs darīšana tā kā ar mani, gribētos sacīt, ja. Viss, un tad patiesībā šis cilvēks, kas iet, viņš iet nevis ar savu autoritāti, bet to, ko viņš ir saņēmis no kāda, un ar to autoritāti viņš iet un dara un kārto lietas patiesībā. Kas mums kristīgajā pasaulē dod autoritāti? Dievs. Jēzus Kristus. Jēzus Kristus. Man ļoti patīk, Jāni, ka tu pateici tos vārdus, devis šo te varu. Kad Jēzus sūtīja savus mācekļus sludināt evaņģēliju un dziedināt slimos un izdzīt ļaunos garus, viņš teica, es dodu jums varu. Tieši tā, viņš dod autoritāti. Viņš saka, es jums nododu savu autoritāti, ejiet manā vārdā, manā spēkā, jūs iesiet un to darīsiet, un viss tas notiks to, ko es esmu darījis, jūs to darīsiet. Jā. Ir brīnišķīgs piemērs apustuļu darbos, kur cilvēki lietoja vārdu Jēzus vārdā, un nekas nenotika, palika tikai sliktāk. Un vēlns vēl paprast, ka Jēzu es pazīstu, Pāvilu es pazīstu, kas jūs tādi esat? Jums nav autoritātes, jo Dievs nebija nodevis, viņš nebija nodevis šiem cilvēkiem, kas lietoja Jēzus vārdu, bet nebija nodot autoritāte un vara nebija nodot. Viņi tikai lietoja vārdu, bet autoritāte nebija. Šī vieta vispār ļoti interesanta. Jūs ziniet, varbūt apustuļu darbos rakstīts, ka priesterim Skevam bija 7 dēli, un ka viņi gāja un viņi centās izdīt ļaunos garus no kādiem cilvēkiem, sakot apmēram tādas vārdas, tagad saviem vārdiem teikšu. Mēs izdzinām tevi tā Jēzus Kristus vārdā, ko sludina Pāvils. Jā. Un ļaunais gars cilvēka balsī atbild. Jēzu es pazīstu, par Pāvila zinu, bet kas jūs tāda esat? Nianse tāda. Viņi lietoja Jēzus Kristus vārdu. Bet viņiem nebija nekādas autoritātes, viņiem nebija daļas pie šīs personības. Viņi nebija tuvu pie šīs personības. Un pa šie vārdu savirknējumus neko nedēļ taisn otrādi. Rakstīts, ka šis te ļaunā gara apsēstais cilvēks viņiem uzbruka, un viņi kaili bija spiest bēgt projām. Paldies Dievam, kad mēs par kaut ko lūdzam Jēzus vārdā, mums nenākās kailiem bēgt projām, bet zināmā mērā iznāk. Jo, piemēram, kad tu lūdz par kādu cilvēku, saka, Jēzus Kristus vārdā topi dziedināts, vai lai ļaunais gars iziet, vai Jēzus Kristus vārdā, lai nu teik, tas vai tas vai tas, un ja nenotiek, zināmā mērā, garīgā plāksnē, tas, ko neviens neredz, mēs bieži vien aizējam kaili. Kāpēc? Nekas nenotiek. Mums nav šīs autoritātes. Ir vārdi Jēzus Kristus vārdā. Ir šis vārds. Bībele ir teikusi, lūdziet Jēzus vārdā. Mēs redzam šos te piemērus, apustuļi lūdza Jēzus vārdā un notika, kad mēs lūdzam, bieži vien nenotiek tikai tāpēc, ka mums nav šīs autoritātes lietot vārdu ar spēku. Mēs varam viņu lietot, bet šis spēks nestrādā. Mēs to darām. Ārēji atkal gribētos atkārtot, tā kā no iepriekšējā raidījuma, ārēji dievbijība ir, bet spēka nav. Jā, tad nav šīs te autoritātes, tiešām, ka šis vārds strādāt ar autoritāti. Mīļie draugi, mēs esam sūtīti šajā pasaulē, un patiesībā jebkura kristieša aicinājums ir, jeb uzdevums ir šajā pasaulē darīt to, ko Jēzus teica Lūkas evaņģēlijā. Viņš teica, esmu nācis pasludināt prieka vēsti nabagiem, sasaistītos palaist vaļā, ārdīt velna darbus, satriektos palaist vaļā un viss tam līdzīgas lietas. Šodien Jēzus nav pasaulē, viņš nav fiziskā veidā šeit, mēs esam viņa rokas, mēs esam viņa mute, mēs esam viņa locekļi, mēs esam tie, kas izpildam šo darbu, un mums ir vajadzīga šī autoritāte, mums ir jāārda vēlna darbi, un mums ir vajadzīgs, lai Dievs mums ne tikai Bībelē teorētiski, bet lai praktiski mūsu dzīvē būtu šī autoritāte. Un tad, kad mēs gavējam, šī autoritāte tiek atraisīta. Es nezinu, mīļie draugi,
radio klausītāji, brāļi, māsas, vai jūs esat kādreiz domājuši par to, kāpēc, piemēram, tādiem cilvēkiem, kur kalpo vēlnam, sātanistiem, burviem, dažādiem ekstrasensiem, musulmaņiem, krišnītiem un tādiem cilvēkiem, kas kalpo citām reliģijām, maldu reliģijām, kāpēc viņiem bieži vien ir spēks? Padomājiet paši, piemēram, musulmaņi. Tas nav nekāds jaunums. Daudzkārt esam dzirdējuši, ka viņi pamazām ļoti iespiežās Eiropas valstīs un pārņem šo te, pārņem. Nāk ar varu. Jo viņiem ir tāda vara. Viņiem ir autoritāte. Viņiem ir Dievs autoritāte. Jā. Šie cilvēki gavē, piemēram, sātanisti un burvi, jo lielāks burvis, jo lielāks, teiksim, kaut kāda spēka nesējs, ļaunā spēka. Ja jūs paskatīties viņu dzīvē, jūs ieraudzīt, šie cilvēki gavē, viņi ziedo, viņi maksā par to, viņi upurē, lai vēlns viņiem dotu šo te autoritāti. Tad, kad mēs ticīgie lūdzam, gavējam, kad mēs meklējam, Dievs mums sāk dot šo autoritāti. Jo tu nevari iedot savu autoritāti, piemēram, kā var iedot mazam bērnam, 5-gadīgam bērnam, kur tu mīli, kas ir tavs bērns, mīļots, samīļots, gaidīts, lolots, bet tu nevari viņam iedot autoritāti, iet uz banku, izņemt naudu. Tu viņam var iedot karti, bet viņš nedrīkst ņemt šo naudu. Tu viņam var iedot mašīnas atslēgas, bet tu viņu gadu nelaidīsi pie mašīnas stūras. Kāpēc? Ļoti vienkārši. Viņam nav šī autoritāte, viņam nav šis vecums, viņam nav briedums. Tieši tāpat bieži ar mums var būt šīs atslēgas rokās, Jēzus Kristus vārdā, bet nav šīs autoritātes. Un, kad ticīgais gavē, tad notiek tas, par ko rakstīts Lūkas evaņģēlī 11. nodaļā, un es gribētu aicināt jūs visus izlasīt. Lūkas evaņģēlijas 11. nodaļa, 21. 22. pants. Un lūk, Jēzus stāsta par tādu līdzību, ja tādu lietu viņš diskutē ar šiem te farizējiem, un runāja par ļauno garu izdzīšanu, par spēku, par autoritāti. Un lūk, 21. pantā Jēzus saka tādus vārdus: kad stiprais apbruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Šeit viņš runā par sātanu, par vēlnu, kas ir kaut ko sagrābis, tā ir viņa pils, tas ir viņa īpašums, viņš to ir paņēmis savā varā, un viņš ir stiprais, un īpašums paliek mierā. Bet 22. pants saka tā: bet, kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņemto laupījumu. Kas nav ar mani, tas ir pret mani. Kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Lūk, Jēzus brīnišķīgi apraksta šo vietu. Viņš saka tā: stiprais, tātad vēlns šajā gadījumā, ja runa par ļaunajiem gariem, par kuriem Jēzus tur diskutē, viņš sargā savu pili. Viņš ir apbruņojies, viņš sargā, viņš ir pārliecināts, viņš nevienam šo pili neatdos. Tā pils var būt cilvēka ķermenis, tā pils var būt kāda situācija, tā pils var būt kaut kāds ienaidnieka cietoksnis, kas mūsu dzīvē nesabrūk. Un mēs lūdzam Jēzus vārdā, un nekas nenotiek. Rakstīts, bet kad stiprāks nāk, bet kad kāds par viņu stiprāks nāk, kā mēs varam kļūt stiprāki? Kā mēs varam būt stiprāki? Jēzus šeit skaidrs pasaka, nākušajā pantā, kas ar mani nesakrāja, tas ar mani izkaisa, bet kas ar mani sakrāja, tas paliek ar vien stiprāks. Tad lūk, šeit iestājās tā nianses, jeb tas posms, kad ja cilvēks gavē, ja cilvēks meklē Dievu, šī autoritāte viņa dzīvē aug. Šī autoritāte viņa dzīvē palielinās, un tas vairs nav vienkārši tikai vārdi. Tas nav vairs vienkārši vārdi. Un es vispār domāju, ka mēs kādreiz lietojam šos vārdus Jēzus Kristus vārdā. Labi tā lūgt, brīnišķīgi tā lūgt, bet padomāsim kādreiz. Piemēram, radio klausītāji, es gribētu palūgt tevi. Es dzirdēju kādreiz, kāds brālis teica tā: mēs lūdzam par kādām lietām un lūdzam par kādām vajadzībām, lūdzam par cilvēkiem. Un lietojam vārdus Jēzus Kristus vārdā kā tādu burvju smērīti, ar ko darīt savus darbus, un pēc tam iesmērēt šo lietu, un viss aiziet. Viss notiek. Un visa atbildība ir uzreiz uz Jēzu. Jēzus negribēja dziedināt šajā laikā, bišķiņ vēl jāpagaida, un tad uz cilvēku saka, tev jau masticība bija, tāpēc tu netika dziedināts vēl kaut ko. Bet šeit arī parādās, ka patiesībā ir, ka mēs bez varas to darām. Mēs vienkārši to gribam darīt, un it kā tas ir labi pat darīt, bet mums nav šīs autoritātes, ko mēs pašā sākumā runājam, ka Dievs pat nav iedevis mums šo autoritāti, un mēs vienkārši to lietojam kā šie priesteri Skēvas dēli, kuriem nebija no Dieva autoritāte. Viņi vienkārši gāja darīja. Un es pieļauju, ka Velns tā arī pasmējās un pasaka, jā, tos es zinu, Jēzu jau es zinu, vai ne? Bet kas tu tāds esi, ja? Un gan ar to cilvēku, par kuru ir lūgts, bez mazliet paliek sliktāk, un gan ar tevi
tevi paliek sliktāks, ka tu neesi vienkārši Tu esi vīlies. Jā, tu esi vīlies, ienāk vilšanās, kas pa lietu ir un kāpēc nav tā, vai ne? Jā. Nu, diemžēl tas tā ir, jā. Redziet, mīļie, es pieminēju tādus cilvēkus kā burvi, sātanisti, musulmaņi, krišnanīti, un ka viņi gavē, ka viņi meklē savu dievu, ka viņi meklē savu dievu spēku un autoritāti, un šī te personība, ko mēs saucam par vēlnu, viņi arī dod. Tāpēc ļoti daudz lietas notiek šajā pasaulē. Pat derība tiek slēgta ar dēmoniem un ar visiem šīm te lietām, protams. Un vēlns šajā pasaulē pagodinās ar saviem kalpiem. Protams. Vēlns šajā pasaulē neatnāk caur dabu. Vēlns šajā pasaulē neatnāk caur kaut kādām lietām, es nezinu, teiksim, tur kaut kādām lietām. Parasti tas caur cilvēkiem, caur personībām, kas viņam kalpo un paši to neapzina, bet ļoti lielā spēkā un ļoti lielā svaidījumā un ļoti lielā autoritāte caur personām, kas kalpo viņam, kas viņu pielūdz, kas viņu meklē, kas gavē un viņu meklē. Kritušiem eņģeļiem, ko mēs zinām, un šīm te visām garīgajām būtnēm, kas ir viņu pakalpiņi, teiksim. Un caur ko Dievs izplata savu autoritāti šajā pasaulē, caur ko Dievs parāda savu spēku šajā pasaulē, caur ko Dievs ienāk kādās situācijās, kādās lietās cilvēku dzīvē, caur saviem kalpiem. Un Dievs ļoti vēlās to darīt. Tas ir pilnīgi absolūti, Jēzus to parāda absolūti visos evaņģēlijos un arī tālāk rakstīts vēstulēs, ka Dievs vēlās darīt un ārdīt vēlnu plānus. Viņš jau, Jēzus aiziet, viņš teica, ejiet un dariet visus par mācekļiem. Viņš jau, tad tas jau vien parāda, ka viņš vēlās, lai mēs visus darītu par viņu mācekļiem, lai mēs izrautu no sātana, ja? Un arī iepriekšējā reizē, kad es lasīju, tieši tiek teikts, ja stājieties pretī vēlnam un vēlns bēgs no jums, stājieties pretī, tātad saņemiet autoritāti no Dieva, saņemiet tā, kā tas raksts māca mums caur lūkšanu un gavēšanu un stājieties pretī un vēlns bēgs no jums. Un skatoties uz šo te piemēru par skevas dēliem, ko mēs pieminējām, viņiem bija labs motīvs. Viņi gribēja izdzīt ļauno garu. Jā. Viņi pat bija diezgan zinoši. Viņi teica, mēs tev izdzenam tā Jēzus vārdā, ko Pāvils sludina. Viņi saprata, ka Jēzus vārdā ir spēks. Viņiem bija šī informācija, viņi zināja, bet viņiem tikai nebija šīs autoritātes šajā vārdā arī izdzīt. Un kā tad atnāk šī autoritāte? Un viens no veidiem un ļoti spēcīgs, un es teiktu tā, viens no galvenajiem veidiem, kā Jēzus autoritāte ienāk mūsu dzīvē, tas ir caur lūkšanu un caur gavēni. Mēs par to runājam. Gavēnis atbrīvo mūsu spēku, mūsos svaidījumu, Dievu klātbūtni, svētā gara dāvanas, un ar visām tām lietām atnāk arī šī autoritāte teikt Jēzus Kristus vārdā. Tieši tā. Un autoritāte, mīļie draugi, tā ir ietekme. Šobrīd neviens cilvēks uz pasaules neko nevar ietekmēt, ja viņam nav autoritātes. Policistam uz ielas, kas dod autoritāti? Forma, valsts likumi, vara. Viņa nedod viņa augums, protams, nedod tas, ka viņam ir zilas vai brūnas, vai acis, vai garāka, vai īsāka mati. Piemēram, armijas cilvēki bieži vien nesā īsos matus. Šie īsie mati viņam nedod šo autoritāti policistam. Policistam dod autoritāti tas, ka viņam ir forma, kur viņam piešķīrus valsts. Tā ir redzamā zīme uzreiz. Jā, valsts viņam devuši šo autoritāti, un jūs nevarat vienkārši pieiet pasmieties par policistu vai pagrūstīt viņu vai paraustīt noraut cepuru vai vēl kaut ko. Jūs aizskarat valsts autoritāti. Tātad autoritāte ir ietekme. Jūs aizskarat valsti, nevis šo pat policistu, teiksim, kaut kādā mērā caur šo policistu, ja mēs to kā piemēru ņemam, jūs caur šo policistu aizskarat valsti. Jā. Ne jau jūs ņirgāties par policistu, jūs ņirgāties par formu. Tāpatās, kā mēs zinām, par ko ir tie gadījumi bijuši, kur apčurā daži labi atbrauc šurpām, apčurā mūsu brīvības pieminekli. Viņi jau neapčurā brīvības pieminekli tikai. Kā akmeņus kā tāds. Jā, akmeņus ne. Viņi apčurā mūsu katru Latvijas pilsoni. Viņi čurā uz mums, jo tā ir mūsu autoritāte. Ja? Un man pārsteidz reizēm, kā mūsu valsts vadītāji vienkārši ļauj to darīt. Jo nav pietiekoši stingri likumi par to, ja pietiekoši stingri autoritāte noteikts uz mums nebūs čurāt, nebūs par mums ņirgāties. Ja? Un šeit ir tās lietas, kas man reizēm jautājumi, ko es draudzēs prasu un saku, tad, kad tu ej pa ielu un kad nāk dēmonu apsēst cilvēks pretī, viņš tevi pagrūž vai tu šo dēmonu izdzen un patriec tur, kur viņam ir vieta. Kas notiek? Vai tu aiz bailēm bēdz, vai tu ej ar spēku, ar autoritāti no Dieva? Tad, kad nāk ļaundari pretī, ļauni cilvēki pretī, vai tu ej ar autoritāti no Dieva, vai tu bēdz no viņiem? Jā, un šī autoritāte atnāk caur gavēni, tas, par ko mēs runājam, un autoritāte ir ietekme. Vai Jēzus mums ir sūtījis ietekmēt šo pasauli? Bet, protams, mīļie radio klausītāji, tieši tā. Mums pat tēvreizēji, lai notiek tavs prāts kā debesīs, tā var ir zemes. Vai Jēzus neteica, ejiet un sludiniet evaņģēliju? Evaņģēlijs ir spēks katram ticīgajam. Tā ir pavēle, rīkojums. Tā ir pavēle, jā. Evaņģēlijs ir Dieva valstības vēsts par glābšanu, par pestīšanu, par ļauno garu izdzīšanu,
lūkšanu, par dziedināšanu. Jēzus mums ir sūtījis ietekmēt šo pasauli. Mums ir vajadzīga šī autoritāte, un tikai tāpēc mēs vēlreiz sakam, mīļie radio klausītāji, mēģināsim izveidot savu dzīvi par dzīvi, kas ir vērsta uz lūkšanu, uz gavēni, uz tādu kārtīgu Dievu meklēšanu savā dzīvē. Ka tas ir mūsu dzīves veids, mūsu dzīves stils, mūsu dzīves skatījums, kā mēs skatāmies uz lietām. Un šī autoritāte ienāks jebkura cilvēka dzīvē. Un tad, kad tu teiksi Jēzus Kristus vārdā, būs pavisam cits rezultāts. Ja tu to teiksi Kristus autoritātē, ne tikai vienkārši vārdā, ja? Un nevēl ir Dievs arī sacījis, kad bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem un stājieties pretī ļaunajām, un viņš bēgs no jums. Un tātad mums, mīļie, tieši tādiem arī ir jābūt. Nevis tiem, ka mēs bēgam, bet kad mēs nākam, tieši kā apustuļu darbos ir sacīts. Tad, kad viņi bija, tad tautā viņi bija ieredzēti, un visi baidījās. Bijība. Nevis bailēs drīcēdami, bet bijība. Viņi zināja, tur ir Dieva autoritāte. Viņi zināja, ka tur ir Dievs. Ar viņiem ir Dievs, un viņiem bija pārņem bēls un daudzas lietas. Mīļie radio klausītāji, pārdomājiet šos lietas, bet es jums aicinu, zvaniet man, es labprāt klausīšos jūsu domas, jūsu ieteikumus par telefonu 263 947 20. 263 94 720. Gaidīšu uz zvanus, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Jā, mīļie radio klausītāji, par šo telefonu jūs varat arī varbūt piezvanot, runāt par kādu iespēju novadīt semināru jūs draudzē, vai par lūkšanu dzīvi, vai par gavēni. Tā ir tāda reāla iespēja, mēs būtu gatavi arī kalpot kādreiz kāda vajadzībai. Tāpat, mīļie radio klausītāji, milzīgs paldies katram, kas mūs atbalsta, gan ar lūkšanu, gan ar saviem zvaniem, gan finansiāli. Liels paldies, jo tieši pateicoties jūsu finansiālajām atbalstam, pateicoties jūsu lūkšanām, šis raidījums var skanēt. Un mūsu mērķis nav vienkārši skanēt, mūsu mērķis nav vienkārši aizņemt šo laiku ēterā vai otrdienas vakaros jūs izklaidēt. Mūsu mērķis ir palīdzēt jums augt Dievā. Mums visiem. Palīdzēt mums visiem augt Dievā, jo viennozīmīgi arī ar Jānu šeit kalpojot, mēs augam, mēs kaut ko piedzīvojam, kaut ko saprotam. Un paldies Dievam par to. Celsim Dievu valstību kopā. Domāsim par to, lai visās draudzēs būtu cilvēki, kuriem ir garīgā autoritāte, Jēzus vārdā runāt, kuriem ir svaidījums, kuriem ir svēta gara spēks, kalpot ar dāvanām, un tas viennozīmīgi atnāk caur to veidu, tādos veidos, kā Jēzus parādīja, caur lūkšanu un gavēšanu. Jo Lūkas evaņģēlijā Jēzus skaidri saka, šīs sugas savādāk neiziet, kā ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un kā nobeigumā es gribētu pateikt tādu lietu, es gribētu jums ierosināt, mīļie radio klausītāji, ir labi klausīties, ir labi pierakstīt, mēs ceram, ka jūs to darat, bet mēs gribētu jūs aicināt un lūgt, kā būtu, ja jūs noklausoties šos mūsu raidījumus, padomātu, kad jūs varētu paņemt kādu gavēni savā dzīvē. Jums noteikti kādi jautājumi, par kuriem gavēt, jums noteikti kādas lietas, kuras vajag, kādas cietošas, kuras vajag izārdīt. Padomājiet, kas varētu būt tās dienas, kas varētu būt tie mirkļi, kad jūs paņemat gavēni, vai kāda svētdiena, vai sestdiena, vai kaut kas savādāk. Un zvaniet, padalieties par šo telefonu ar Jāni, kā jums ir gājis, un sāciet veidot to kā dzīves veidu. Vienreiz, otrreiz, trešoreiz, un tas kļūst par mūsu dzīves veidu. Meklēt Dievu no visas savas sirds, un ar gavēšanu, un ar lūkšanu. Un Jāni, varbūt vēlreiz telefonu nobeigumā. 263 94 720. Gaidīšu uz zvanus. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Ar Dievu palīdzību. Dievu palīdzību. Jūs varat kļūt par partneriem raidījuma tapšanā, finansiāli atbalstot. Vairāk informācijas mājaslapā tautaslūkšana.lv vai pa tālruni 29 27 93 60. Lūkšana kambara noslēpuma.